Pēc tik ilga laika šis sapnis ir realizējies dzīvē. Nu, ne jau es viens. Man ir bijuši stipri palīgi. Vispirms Liepājas metalurga vadībā. Zahārina kungs, Terentjeva kungs, Tičkina kungs. Viss Rotary klubs. Nu, bet pats galvenais Uldis Sasks un Silva Golda. Jā, katrs vēsturisks notikums dod pilsētai tādu neatņemamu vēsturisku bagāžu, un šis šodienas pieminekļa atklāšanas pasākums, pateicoties vecajam Rubīnam, ieies Liepājas vēsturē, un ja kaut nedaudz Kants ir bijis saskarē ar Liepāju, un šeit ir izdota viņa grāmata, nu tas vien ir jau liels un svarīgs notikums. Tā kā vēlreiz paldies visiem tiem, kuri iesaistījušies, kuri palīdzējuši, lai taptu šis piemineklis. Nu, protams, es esmu laimīgs. Man jau vienmēr tika atteikts, ka to Kantu neviens nepazīst, un priekš kam nepazīstamam cilvēkam likt plāksni. Un tad bija tāda laika, ka nevarēja filozofiem likt, ka vajadzēja tikai revolucionāriem likt. Visādi argumenti bijuši, kāpēc to nevar. Bet es domāju, ka tā ir Liepājas dāvana Eiropai kopumā. Jo pašlaik notiek tas saucamās Eiropas kultūras mantojuma dienas. Un vēl vienu mēs milzīgi svarīgu faktu esam aizmirsuši. Kurzemes hercogistei 450. gaddiena, taisni septembrī. Nu, un šī epizodīte, protams, ir laba. Mēs jau visu laiku tikai pa ciešanām. Mums galvenais no vēstures incidentē okupācija, ebreju apšaušana, izsūtīšana. Un liekas, ka nācis viens gargais, tas ir tik nevērts un tik nevajadzīgs visā lietā. Vai ne? Drīkst vienu pantiņu noskaitīt, kur es sacerēju šim gadījumam. Ar vecuma sāpi, bet smaidošu seju. Uz mirušo vēsturnieku saietu, jo tikai mūžības dievnamā īstā vēsturiskā patiesība ir rodama. Atkal pilsētas, kā es viņu devēju, Liepājas demokrātijas tēvs, vecais metrs Rubīns ir izdarījis ļoti labu darbu, ko neatsver daudzas publikācijas par Liepāju presē vai internetu portālos. Un proti ir piepildījies viņa sapnis atzīmēt Immanuela Kanta piemiņas vietu šeit Liepājā. Kants šeit nekad nav bijis, bet viņa gara darbs, tīrā prāta kritika šeit ir iespiests 1790. gadā. Un katrs, ejot garām, vai klusībā, vai skaļi, vai arī iemācoties vēlāk, var sev pateikt Kanta filozofijas estētisko frāzi. Divas lietas mani sajūsmina. Skaidra un zvaigžņot debesis virs manis, un morāls likums man krūtīs.